Notvert mirkli un caur to dot iespēju arī citiem ieraudzīt, sajust un aizdomāties. Tas ir talants, kas piemīt fotogrāfam un mēdīju ekspertam Ingamāram Vekterim, kura darbi pašlaik skatāmi Haralda Meģņa dziesmu svētku skolā Madonas pusē. Mēs priecājamies, kad starptautisks fotokonkursu laureāts ir Haralda Meģņa dziesmu svētku skolā, jo Haralds Meģnis ir pats bijis aizrautīgs un kaismīgs fotogrāfs. Un tas, kas viņiem ir kopīgs, ir tas tīrais skatījums, tāds askētisms un tāds emociju uzlāde. To var redzēt gan Ingamāra fotogrāfijās, gan arī Haralda Meģņa darbos. Fotomāksla ir viena no nozīmīgākajām mākslas veidiem mākslas vēsturē un Latvijas arī visas pasaules vēsturē. Fotogrāfija izlaiž katrs fotogrāfs savu vēseli. Un te jau Ingamāra fotogrāfijās tas ir redzams. Ir pratis saskatīt daudz ko tādu, ko mēs ikdienā varbūt neredzam, paskrienam garām, bet viņš to jūt un saredz. Lai arī sabiedrībā plašāk viņš ir atpazīstams kā kādreizējais Vidzemes televīzijas RTV un radios Konto Vidzeme vadītājs, ar fotografēšanu un fotogrāfiju Ingamāram saistās te jau viss mūžs. Fotografējas jau vairāk vai mazāk no 6-7 gadu vecuma, un tā nav leģenda priekš preses relīzes, bet tā ir realitāte, jo mans Valmieras Obs bija fotogrāfs, un viena no pirmajām tādām man mīļām dāvanām bija tā laika fotokamera ar filmiņu, ko tad es arī jau tajos 6-7 gados izmantoju un bildēju. Iespējams, kā bērnam, Ingamāram tas vairāk saistījās ar tehnisko izzināšanas procesu, kā top fotogrāfija, taču vēlāk tas pārauga gan hobijā, gan darbā, jo strādājot mediju nozarē un reklāmas industrijā, foto un arī video bija ikdienas nepieciešamība. Un lai arī sevi par profesionālu fotografu Ingamārs kautreiz saukt, starptautiskie panākumi liecina pretējo. Šī ir viena no bildēm, kur mēs blakus stāvam, kas ir Ņujorkas fotokonkursā saņēmusi 2. vietu, un tad, kad es ieraudzīju, kādi man bija konkurenti un ko viņi bildē, tur Baracku Obamu un tam līdzīgi, tad es domāju, tā ir neko. Principā droši vien varētu vēl aktīvāk iesaistīties šajā konkursu norisē, un noteikti man tas nav prioritāte, bet Eiropas profesionālo fotografu konkursi, tad, kad Ingamārs nenoslinko un iesniedz darbus, tad viņam parasti arī kāda balva pienākās. Un tiesa, jo pēdējo 3 gadu laikā saņemtas ap 30 godalgotas vietas gan Eiropas, gan pasaules fotokonkursos, kas gan noteikti neesot fotografa pašmērķis. Es nebildēju, lai būtu iespēja uzvarēt konkursos. Mani darbi, priekš manis ir svarīgi, lai es aiznesu sajūtu līdz tam cilvēkam, kurš šo darbu bauda. Tā sajūta var nebūt tāda, kāda man ir viņa bijusi, bet galvenais, lai no bildes ir emocijas. Kā liecina izstādes atklāšanā uzrunātie, emocijas aplūkojot šī meistara darbus, var izdzīvot tik viens, ļaujoties iegribt viņa notvertajā mirklī, papildinot to caur savu redzes prizmu. Vēl tikai jāpiebilst, ka izstāde Madonas pusē būs skatāma līdz 7. jūlijam. Sandra Zariņinders, Krieviņš, RTV.